Kas šeit mums ir ciemos melns BMW 7. sērijas G11. Un te jau ir rūpnīcas tonējums un liksim virsū vēl 90% tumšās plēves. Tāds viņš izskatās bez tā kā plēvēm. Un aizmuguri būs pilnīgi cieta. Un priekšā liksim 3M kristālaini 90, kas jau ir visos iepriekšējos video. Tāds viņš ir bez plēves. Uztaisīsim, redzēsim kā ir ar. Patreiz tas ir tik gaiši no iekšpuses, bet būs krietni tumšāks. No ārpuses arī. Nu, ko ķeramies klāt, tad jau redzēsim, kā izskatīsies. Sāne vēl nav notonēta, ja? No iekšpuses, kā tas ir oriģināli, un uzlīmē jau 90% šāda starpība ir, ja? Nu, tā kā 7. sērija būs satonēta, visi logi par riņķi, izņemot priekšējo vējstiklu, protams, ja? Priekšā ir 3M kristālaini 90, ar saules karstuma atstarošanu 34%. Tāds mums ir iegūms ar priekšējiem logiem. CSDD izies 100%. Atšķirība ir tāda, varbūt, ka skatās uz televizoru puses un pat pa kreisi, tad tā atšķirība ir liela nav. Tā plēve ir šeit tik gaiša. Realitāte, bet ārā izzinot, kā zinām, šī plēve baigi spēlējās ar gaismu, viņa izskatīsies savādāk. Lumār titānium ATR 5. Karstuma atstarošana 70%, tas ir ļoti daudz. Un, protams, vasarā šī mašīna gribēs uzkarst, bet plēve tur visu atstaros. Tā kā tāda te paketi ir uzzīmēta. Nu, paskatīsimies, kā tas viss izskatās ārā. Ārā šī mašīna izskatās šādi. Priekšējais vējstikls ir arī solāri. Sānos ir tā 3M kristālaini jūtās, ka kaut kas ir uzlīmēts. Jā, šī plēve izskatās katrai mašīnai savādāk. Šis uz zaļu sit ļoti. Un iekšā mums ir šādi. Diezgan skaidrs un tīrs viss, jā. To tumšumu baigi dod melnais salons arī. Būtu balts salons, viss būtu ļoti krietni gaišāk no ārpuses arī.